man ir 55 gadi, periodiski nomoka kaut kādas veselības problēmas, šobrīd man sāp kājas jau gandrīz gadu. Daktari netiek skaidrībā, kas īsti man ir. Man ir veikta magnētiskā rezonanse. Jūs zināt, kas ir magnētiskā rezonanse? Ja? Tas ir tāds aparāts milzīgs, ja? Kurš attāli līdzinās taromātam, ja? Kurā tevi iebāž kā tādu tukšu pet pudeli, ja? Tad tur nolas tavu kodu, un pēc tam izsviež ārā, jo šī pudeli pilna sūdiem, ar tādas nepieņem. Tagad man ir tāda procedūra tiek veikta kā magnetoterapija. Ja? Es pēdējā pusgada laikā esmu bijis tik daudz magnētiskajā laukā, ka es esmu kā kompas. Pēc manu peņu var noteikt, kur ir ziemeļi. Jo viņš ir apaudzis ar sūnām. Starp citu informācijai, ja jūs neziniet, mēs visi mirsim. Nu, ne tā, ka šonakt, un ne šodien. Kāds iespējams arī. Vienkārši runiet par ekoloģiju. Mēs vienkārši sadiršam šo planētu. Tas nav pieņemami. Un vislielākā problēma ir tajā, ka mēs ēdam gaļu. Es arī ēdu gaļu. Tiek izcirsti meži, lai būtu pēc iespējas vairāk ganības, kuros ganīties lielopiem. Ar lielopu, ko dara? Viņi izplat metānu. Viņi ļoti daudz pirž, ja? Tādējādi izplatot metānu un sabojā visu atmosfēru. Bet es domāju, man gaļa garšo, pie dirsas, vai ne? Bet arī nevar būt sociāli neatbildīgs. Tādēļ es izlēmu turpmāk ēst tikai vistas gaļu. Cik vista pa mūžu var izpirst? Kādu celofānu maisiņu, ne vairāk. Bet nesen es izlasīju rakstu par vienu amerikāņu zinātnieci, jūs to varēsiet atrast, kur viņa sasien šā brīža ekoloģiju ar to, ka samazinās vīriešu locekļu izmērs. Un es domāju, varbūt ar to vajadzēja sākt. Es sievai rādu to rakstu, es saku, redzi, te viss ir skaidrs. Viņa saka, kas ir skaidrs? Es saku, kas ir skaidrs? Es jaunību, bērnību pavadīju Sarkandaugavā. Tur bija rūpnīca uz rūpnīcas, fabrika uz fabrikas. Tas viss ir skaidrs. Viņa saka, nē. Es saku, ko nē? Viņa saka, es zinu pāris vīriešu tāvā vecumā no Sarkandaugavas, viņiem viss bija kārtībā. Es saku, tas galīgi nav kārtībā. Viņa saka, kāpēc? Es saku, tas nozīmē, ka mutanti jau ir starp mums. Jā. Mums ir ģimenē 2 suņi. Suns dēls un viņa māte Kuce. Ja? Tā vienkārši bija mums Kucīte apbērnojās un vienu mēs atstājām sev. Un tad, kad viņš paaugās, viņš sāka lekt savai mammai virsū. Tas ir normāli, ja? Suņiem ir ļoti attīstīts Edipa kompleks. Zināt, ja, Edipa kompleks pēc Freida tas ir, ka jebkurš vīrietis grib pārgulēt ar savu māti, kas ir diezgan stulbi manā skatījumā, tiešām jebkurš. Man mamma bija neglīta. Nē, tas ir joks, man mamma bija smuka, protams, un tā. Var sakot, sieva šajā situācijā saka, kādu no viņiem vajag. Mūsu suns, Regus, viņš ir vienreizējs smuks, viņš ir būdīgs, viņš ir tīģerkrāsa, ruts ar brūnām strīpām, bet viņš ir perfekts tikai pilnā komplektācijā ar visām oliņām. Oliņas arī perfekts, tā kulkaņas iet, un ādiņa ir maiga, pelēka, ar tādām mazām rūsganām spalviņām. Es saku, šito tu neaiztiksi. Es saku, ņem manējās. Cik man palicis viņas? Nē, nekādā gadījumā. Viņi tādi, tad Kucīti. Un viss, Kuci sterilizēja. Un man radās jautājums, kur ir sieviešu solidaritāte? Kur? Es par čali olas biju gatavs upurēt. Viņi tādi, tad, un viss. Vēl man izbrīnīja tas, kā veterinārā ārsta apietās ar šo situāciju. Ja? Ja es kā cilvēks aizēju pie ārsta ar vēlos kaut kādu lielu manipulāciju veikt, ja? Piemēram, tur atnāk pie ārsta un saka, viņš man centīsies atrunāt. Es atnāk pie ārsta un saka, piemēram, doktor, es vēlos palielināt peni pa 5 centimetriem. Priekškām jums tas ir vajadzīgs, tas var radīt problēmas, būs problēmas ar jūsu erekciju, bez tam priekškām jums 30 centimetrīgs pēnis. Jums vajadzēs ieroču nēsāšanas atļauju. Jums jau ir 55, redze noteikti nav tā, jūs tādu nedabūsiet. Bet tad dzīvniekiem pavisam savādāk. Tu tāds atnāc, es vēlos kastrēt suni.
Viņš tāds nav problēmas. Paņem bloknotu un ieraksta operācijas datumu. Tādu parastu bloknotu. Ar pelēks ādas vāciņiem, maigiem, tur tā drūzgan spalviņus tiem. Tā kā tā, mīliet tuvākos un dzīvniekus. Paldies!